sēdienu mode, kā ir klāti galdi, kādas ir bijušas pieejamas garšvielas. Un tā, pāršķirstot pavāru grāmatas, mēs ļoti daudz ko varam uzzināt par laiku. Man ir prieks, ka arī jūs pievērstāties šai tēmai, un jūs dodat arī šo te vēstures pieskārienu šeit pat Ikšķelē. Jo tas otrais īpašais ir atverot grāmatu, kas ir mūsu novadniekam izdota, apkopota, rakstīta un arī sponsorēta. Tas viss ir tapis šeit, Ogres novadā, šeit Ikšķelē. Es esmu ļoti lepna un ļoti pagodināta, jo mēs jau turam to novadu pētniecības rūpi, domājam par to, lai mūsu lokālās vērtības, lai mūsu lokālais patriotisms šeit Ikšķelē paliktu nākamajām paudzēm. Un tiešām no sirds priecājos, jo jāsaka, arī man bija manas mīļās omītes garšīgās pankūkas, bija manas mīļās omītes visgaršīgākie skābētie kāposti. Jāsaka, vai tad kādam ienāca prātā paprasīt viņu recepti pierakstīt. Un tā viņi arī ir aizgājuši ar manu mīļo omīti. Un kaut ko mēs interpretējam, bet es apskaužu jūsu mazbērnus un bērnus, jo viņiem būs grāmata, ko viņi atvērs, paskatīsies un teiks, to rakstīja mana māma, to rakstīja mana omīte, mans vectētiņš, man tētis. Ēdiens latvietim, un, protams, ne tikai latvietim, tomēr ir kas īpašs. Ar to mēs atšķiramies gan no citām tautām, gan arī viena saime no otras saimes. Caur ēdienu mēs izjūtam kopību. Ja neesam kādu ilgi redzējuši, tad satiekoties ļoti bieži, ja ikdienā nesanāk, tas ir pie svētku galda, kur mēs varam dalīties ar satikšanos, dalīties ar mīlestību, dalīties ar ēdienu. Mani ārlaži aizkustina, kad kāds no jums saka, es pagatavošu to un to, man brauks bērni ciemos. Un tajā ir tik daudz mīlestības, tik daudz tādas sirsnības un tik daudz arī tādas vēlmes satikties. Un tāpēc radās šī ideja par pavāru grāmatu.